Laipni aicināti ciklā Tora šodiena. Šī cikla mērķis ir atrast visus Dieva likumus, visus micvot, gan tos, kurus bija jāpilda, gan tos, kuri mums kaut ko aizliedz. Cikla mērķis ir noskaidrot, kuri no šiem likumiem mums ir jāievēro arī šodien. Iepriekšējā nodarbībā mēs noskaidrojām, ka visi Toras likumi ir mūžīgi, doti uz visiem laikiem. Tomēr neskatoties uz to, kā labi zināms, visi likumi šodien netiek ievēroti. Kādi tam ir cēloņi? Vai šiem iemesliem ir kādi pamatojumi? Vai pati Tora dod tiesības kaut kādus likumus neievērot? Par to tad arī šajā reizē runāsim. Runājot par likumiem un baušļiem, ir svarīgi zināt dažus pamatformulējumus. Šodien mēs paskatīsimies uz Toras likumiem no to formulējuma skatu punkta. Viens no likuma veidiem, kas jurisprudencē ir pazīstams, ir zem terminoloģijas kazuistiskie likumi. Skaidrojošajā un sinonīmu vārnīcā tezauras.lv ir rakstīts likuma normas attiecināšana uz atsevišķiem konkrētiem gadījumiem. Kad likums cenšas atrisināt konkrētu radušos situāciju, tad tas ir kazuistisks likums. Kad mēs runājam par Toras likumiem, tad kazuistiskos Toras likumus tur var pamanīt zem šādiem ievadvārdiem: ja, kad, tad. Lūk daži piemēri. 2. Mūzes grāmata, 21. nodaļa, 26. un 27. panti. Ja kāds izsit savam vergam vai verdzenei aci, tad lai tas to atlaiž brīvībā. Viņš lai to atlaiž acs dēļ. Tāpat, ja tas izsit savam vergam vai verdzenei zobu, tad lai tas to atlaiž zoba dēļ. Šajos pantos ir tipiskas pazīmes kazuistiskiem likumiem. Šeit ir ievadvārds ja. Likums stāja spēkā, ja ir radušies šādi apstākļi. Pirmkārt, lai likums vispār varētu darboties tavā namā, ir jābūt vergam vai kalpam. Otrkārt, ja kāds sitīs savu kalpu. Treškārt, kā seka šim sitienam, ja izsitīs aci vai ja izsitīs zobu. Tad, tā kā ir acīm redzami nodarījuma fakti, viņus vajag atlaist brīvībā, pāri darījuma dēļ. Var pieņemt, ka lielākai daļai no mums ar šiem Toras likumiem nekad nebūs nekādas saskarsmes. Lūk, vēl viens piemērs. 3. Mūzes grāmata, 5. nodaļa, no 20. līdz 24. pantam. Un tas kungs runāja uz Mūzu: ja kāds cilvēks apgrēkojas lauzdams uzticību tam kungam, un tas ar viltu savam tuvākajam liektu to, kas pie viņa nolikts, vai viņa rokā iedots, vai viņa laupīts, vai ar ko viņš savu tuvāku piekrāpis, vai kad viņš atradis ko pazaudētu un to noliedzis, vai nepatiesi zvērējis, kaut vai tik vienā lietā no visām, kur cilvēks var apgrēkoties, tad pēc tam, kad viņš ir apgrēkojies un sev vainu uzkrāvis, lai viņš atgādā laupījumu, ko tas bija nolaupījis, vai ar viltu iegūto, ko viņš bija izkrāpis, vai uzticēto, kas tam bija uzticēts, vai nozaudēto, ko viņš bija atradis, vai it visu to, ko viņš ar nepatiesu zvērstu bija ieguvis, lai viņš to atdod, pievienojot klāt ar uzviju 5. daļu, un atdod to tam, kuram tas piederēja, savas vainas izpirkšanas dienā. Šeit ir vēl viena situācija, kur likums sākas ar vārdiņu ja, un tālāk tiek aprakstīti iespējamie varianti. Ir pietiekami daudz cilvēku, kuriem nekad pat prātā neienāks paņemt ko svešu. Līdz ar to viņi arī nekad nenonāks pie jautājuma, ko darīt šādā situācijā. Palūkosimies uz vēl vienu situāciju. 5. Mūzes grāmata, 24. nodaļa, no 1. līdz 4. pantam. Ja kāds ņem sievu un kļūst tai par vīru, bet tad notiktu, ka tā neatrod vairs labvēlību viņa acīs, tādēļ, ka tas atradis viņā kādu kauna lietu,
tad lai viņš raksta tai šķiršanās raksta un iedod to viņai rokā un izraida viņu no sava nama, un tā lai atstāja viņa namu un kļūst citam vīram par sievu. Bet ja arī šis otrs vīrs no tās novēršas un arī raksta viņai šķiršanās raksta, iedod to viņai rokā un izraida no sava nama, vai arī, kad otrs vīrs mirst, kas bija viņu apņēmis par sievu, tad viņas pirmais vīrs, kas viņu bija izraidījis, to nevar ņemt atkal par sievu pēc tam, kad tā kļūsi nešķīsta, jo tā ir negantība tā kunga priekšā, un tev nebūs apgānīt to zemi, ko tas kungs tavs Dievs tev dos par mantojumu. Šo epizodi mēs izpētīsim tad, kad savos pētījumos nonāksim pie 5. Mūzes grāmatas. Taču tagad uz šo epizodi ir svarīgi palūkoties tieši no formulējuma skatu punkta. Izlasītais fragments sākas ar vārdu ja kāds, un tālāk tiek uzskaitīta vesela rinda iespējamo scenāriju. Ņem, kļūst, neatrod, atradis, raksta, iedod, izraida, atstāja, novēršas, mirst, un tad nāk vārdiņš. Tad viņas pirmais vīrs to nevar ņemt atkal par sievu. Šī likuma pirmais vārds ir ja, un pie pašām beigām parādās vārds tad. Pa vidu ir dažādu iespējamo scenāriju paskaidrojumi. Ja tāda situācija izveidosies, tad rīkoties vajag tādā un tādā veidā. Lai Dievs dod, ka nevienā no mums nebūtu nekad jāsastopas ar šādu situāciju. Šis ir piemērs vēl vienam kazuistiskam likuma veidam. Atgādinu, ka kazuistiskie likumi ir tie, kuri izriet no konkrētā gadījuma. Šiem gadījumiem tiek piemēroti kazuistisko likumu nosacījumi, atkarībā no tā, kas ir noticis. Tātad, pirmais likuma veids, kuru atrodam Torā, mēs varam mūsdienīgi un juridiski formulēt kā kazuistiskie likumi. Mēs nevaram teikt, ka šiem Toras aprakstiem šodien nav nekādas nozīmes. Pirmkārt, daudzas situācijas, kuras ir aprakstītas kazuistiskajos likumos, notiek arī šodien. Otrkārt, šajos likumos ir atspoguļoti svarīgi savstarpējo attiecību principi, kuri ir aktuāli jebkuros laikos. Taču tiešā veidā ar šiem likumiem lielākai daļai nenāksies saskarties pat nereizi mūžā. Otrais likuma veids ir formulējams zem jēdziena apodiktiskie likumi. Vārds apodiktisks nāk no grieķu vārda apodeiktikos, un savukārt vārnīcā tezaurus.lv ir sacīts: apodiktisks, neapstrīdams, loģiski nepieciešams. Šis likuma veids nav piesaistīts pie kādiem apstākļiem. Paskatīsimies uz dažiem piemēriem Torā. Lielākai daļai cilvēku ir zināmi tie saucamie Dieva 10 baušļi. Pirmo reizi viņi ir uzrakstīti 2. Mūzes grāmatā 20. nodaļā no 2. līdz 17. pantam. Lūk daži piemēri no 10 baušļiem. Pirmais bauslis noslēdzas ar vārdiem: tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā. Netaisi sev elku tēlu vai kādu atveidu, nec pēc tā, kas ir augšā debesīs, nec pēc tā, kas ir virs zemes, nec pēc tā, kas ir ūdenī zem zemes, nezemojies to priekšā un nekalpo tiem. Tev nebūs tā kunga sava dieva vārdu nelietīgi valkāt, jo tas kungs neatstās nesodītu, kas viņa vārdu nelietīgi valkā. Tev nebūs nokaut, tev nebūs laulību pārkāpt, tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāku, un citi baušļi. Visi šie baušļi tiek pasniegti bez jebkādiem nosacījumiem, saskaņā ar savu formulējumu. Viņi nav atkarīgi no kādiem apstākļiem. Šie baušļi ir doti visiem uz visiem laikiem. Vēl viens piemērs. 3. Mūzes grāmata 19. nodaļa, no 11. līdz 14. pantam. Jums nebūs zakt un nebūs melot, nec krāpt savu tuvāku. Jums nebūs nepatiesi zvērēt pie mana vārda, ka tu neapgāni sava dieva vārdu. Es esmu tas kungs.
Tev nebūs pievilkt savu tuvāku un nebūs viņu aplaupīt. Tava algāģa algai nebūs pie tevis palikt pa nakti līdz rītām. Tev nebūs kurlu lādēt, nedz aklajam likt šķērsli ceļā, bet tev būs bīties savu Dievu. Es esmu tas kungs. Mūsu priekšā ir uzskaitīti dažādi priekšraksti. Kā redzam, šiem priekšrakstiem nav nekādu nosacījumu. Nav, piemēram, teikts, ja cilvēks tevi neapzog, nemelo tevi nekrāp, tad arī tu nezodz, nemelo un nekrāpa viņu. Šie likumi ir jāievēro neatkarīgi no apstākļiem, neatkarīgi no savstarpējo attiecību kvalitātes ar tavu tuvāko. Tādā pašā veidā likumam jums nebūs nepatiesi zvērēt pie mana vārda, nav dots nekāds nosacījums. Tieši tāpat, kā nav doti nosacījumi pie vārdiem, tev nebūs pievilkt savu tuvāku un nebūs viņu aplaupīt, tev nebūs kurlu lādēt un tā tālāk. Vēl viens piemērs, kas ilustrē apodiktiskos likumus, ir atrodams 5. Mūzes grāmatā 18. nodaļā, no 10. līdz 12. pantam, lai tavējo starpā neatrastos neviens pats, kas savu dēlu vai savu meitu liktu sadedzināt ugunī, nedz arī, kas zīlē nākotne, nedz laika zīmju taujātājs, nedz čūsku apvārdotājs, nedz burvis, nedz vārdotājs, nedz garu izsaucējs, nedz pāreģis, nedz mirušo izaicinātājs, jo visi, kas dara šīs lietas, tam kungam ir negantība. Un šīs negantības dēļ tas kungs tavs Dievs tos dzen ārā, tev ienākot. Jēdziens negantība apraksta rīcības vai parādības pašu dabu. Tas ir kas tāds, kas izraisa riebumu visu augstajam. Tās ir lietas, kas pēc savas būtības ir nepieņemamas. Konkrētajā gadījumā ir aprakstīti dažādi okultisma, burvestības un maģijas veidi. No formulējuma skatu punkta šim likumam nav nekāda nosacījuma. Un tā, šodien mēs apskatījām 2 veidu likumus, kuri ir atrodami Torā. Mēs apskatījām kazuistiskos likumus un apodiktiskos likumus. Kazuistiskiem likumiem ir doti apstākļu nosacījumi. Apodiktiskie likumi ir bez nosacījumiem. Visi Toras likumi ir mūžīgi, taču ne visi Toras likumi ir aktuāli visiem cilvēkiem visos laikos. Lūk piemērs. Sakiet, vai jūs ievērojat Latvijas Republikas kriminālu likumu? Pieņemu, ka lielākā daļa no mums uz šo jautājumu varētu atbildēt noraidoši. Ja jūs esat likumam paklausīgs pilsonis, jūs varat nesastapties ar tieslietām visa sava mūža garumā, un jūs varat nezināt, cik un par ko var dabūt, ja cilvēks tiek notiesāts. Tas fakts, ka krimināla likums man nav aktuāls, nekādā mērā neiespaido šā likuma eksistenci. Likums turpina pastāvēt. Nepieciešamība pēc šī likuma ir dažāda, dažādām pilsoņu kategorijām. Tāpat tas ir ar Toras likumiem. Nepieciešamība pēc tiem ir dažāda. Aicinu jūs, lasot Toru, pievērst uzmanību tam, kā šie likumi ir formulēti. Vai šie likumi ir ar nosacījumiem vai bez nosacījumiem? Vai šie likumi ir kazuistiski vai apodiktiski? Tas palīdzēs noskaidrot attiecīgā likuma nepieciešamības pakāpi priekš jums šodien. Vēlu jums gudrību no augšienes, pētījumos un pielietojot mūžīgos Toras likumus, lai Dievs svētī jūs un jūsu ģimenes.